Lāzera epilācija ir viena no ļoti efektīvām matiņu likvidēšanas metodēm. Viena no daudzām, kā ir zināms, sākot ar visvienkāršākajām skūšana, kam seko vaksācija, epilācija un daudzas citas metodes. Tad lāzera epilācija varētu nosaukt viņu kā modernāko, kā jaunāko un visefektīvāko no visām matiņu likvidēšanas veidiem. Tai ir noteikti nepieciešamas atkārtotas procedūras. Ar vienu reizi efektu var redzēt, bet noteikti nevar panākt vēlamo un vislabāko efektu. Minimālais reižu skaits būtu 3 līdz 4 ar vienu mēnešu intervālu. Tas otrs iemesls, kādēļ arī tās atkārtotas nepieciešamas procedūras, ir tas, ka matiņam ir vairākas augšanas fāzes. Efekts pirmkārt ļoti individuāli. Tas galvenais, tas pamatlieta, kas ir nepieciešama, kad ir gaiša āda un tumšs matiņš. Uz gaišiem matiņiem šī procedūra nav efektīva. Vienā reizē mēs apstrādājam ar vienu impulsu 1 kvadrātcentimetru. Plus ir noteikti tas, ka tas tomēr ir ilgstošā laika posmā, tomēr mēs panākam to, ka āda ir gluda un bez matiņiem. Otrakārt, kas ir ļoti svarīgs, ka viņš atrisina ieaugušu matiņu problēmu, jo lāzers darbojās tā, ka viņa mērķis ir pigments mata folīkulā, ir mata saknītē, un iznīcinot šo matu saknīti, arī tiek iznīcināts tas matiņš, kas nav izaudzis uz ādas virsmas, un ir dažkārt viņi mēdz būt arī iekaisuši. Tā ka šī noteikti varētu būt viena no vislabākajiem veidiem vai metodēm, kas atrisina ieaugušu matiņu problēmu. Labdien! Labdien! Tad mēs šodien veiksim lāzera epilāciju padusēm. Un sākam ar to, ka mēs apguļamies šeit uz muguras ar galvu uz to galu, lūdzu. Pacelšu jūs uz augšu. Vai ir lietots dezodorants pirms procedūras? Tad mēs vispirms paduses notīram, ceļam uz augšu roku. Notīram apstrādājumo zonu, jo ir svarīgi, lai nav pirms tam uzklāts dezodorants vai smaržas vai krēms. Ādai jābūt tīrai pirms procedūras. Tad gan pacientam, gan ārstam tiek uzliktas aizsarga brilles, kas pasargā no tā, ka lāzera stars daļēji viņš atstarojās no ādas, un, lai pasargātu acis no lāzera stara iedarbības, mēs uzliekam aizsarga brilles. Un tad uzklājam uz apstrādājumās zonas gēlu, kas uzlabo saskarsmes virsmu aparātam ar ādu. Un tad mēs sākam procedūru. Mēs apstrādājam sākumā pāris reizes un varam pajautāt, kā pacients jūtās, vai nav sāpīgi. Just varas procedūras laikā ir jūtama tā kā karsta sadatiņa uz dūrieni, bet tā sajūta paciešana. Atkarīgi, protams, no cilvēka sāpju sliekšņa. Atsevišķu zonu apstrādāju var pirms tam uzklāt uz 40 minūtēm līdz 1 stundai anestezējošu krēmu, ja ir tā, ka cilvēkam sāpju slieksnis ir zems un ir šaubas par to, vai varēs izturēt procedūras laikā. Normāla reakcija pēc procedūras pāris stundas var būt apsārtums, var būt minimāla, bet tūsta. Tad tā ir parasti viņa izzūd šo pāris stundu laikā. Tagad mēs esam apstrādājuši visu paduses zonu. Tad mēs varam tīrīt gēli nost un apstrādāt otru padusi. Kā jūtās pacients? Ļoti labi.
Tad šo roku mēs varam laist uz leju. Pirmkārt, šī noteikti nav metode, kas 100% atrisina matiņu augšanas problēmu, jo pēc jebkuras matiņu likvidēšanas metodes matiņi var turpināt augt un viņi aug. Tas, ka pēc šīs ir efektīvāks un ilgstošāks tas laiks, kamēr tie matiņi nav, tas ir viennozīmīgi. Otra lieta, kas noteikti jāapgāž šis mīts par to, ka matiņi aug vairāk pēc lāzera epilācijas, tas noteikti tā nav, jo dažkārt mēs būtu, kad pēc vienas reizes, kad ir uztaisīta šī procedūra, tad nāk cilvēks atpakaļ pie ārsta un saka, ka matiņi aug vairāk. Tā noteikti nav. Tas droši vien ir izskaidrojams ar to, ka tas efekts ir bijis kādu laiku, tie matiņi ir bijuši daudz mazāk, un kad atsāk augt, tad rodas tā sajūta, ka viņi aug vairāk. Tā noteikti nav. Tad mēs varam darīt šādi, ka mēs ietinam salvetītē šādu augstuma elementu. Un cilvēks pats kontrolē, cik ilgi un cik daudz jātur šis augstums, kas noteikti mazina karstuma sajūtu. Pēc procedūras varētu būt tas minimālais laiks, varētu būt 1 nedēļa, kad mēs iesakam nesauļot to ādu, jo, ja ir tāda lieta kā krevelītes pēc procedūras, tad saulē rādīt viņus noteikti nevajadzētu, lai izvairītos no pigmentācijas, kas var veidoties uz krevelēm.